Tā, labrīt visiem vēlreiz. Tad šodien sākam mūsu 12. webināru no Latvijas digitāla akceleratora puses. Šodien mūsu tēma ir kiberdrošība praktiskie soļi un stratēģijas uzņēmumiem. Mums runātāji būs Edgars Brūvelis no Latvijas Valsts radio un televīzijas centra, Andis Maksimovs no Vidzemes augstskolas pārstāvis un Aleksandrs Orlovs Cybercycle vadītājs. Es, Denis Bičkovs, kā moderēšu šodien to webināru apmācības. Arī beigās mums būs jautājumi un atbildes, ko sesijas varat mierīgi arī iesūtīt mūsu prezentācijas laikā čata jautājumu, tad uz tiem beigās arī atbildēsim. Šeit ir ielikts tāds slaidiņš par mūsu tuvāk plānotiem apmācības iespējas maijā, kas ir diezgan ļoti interesanti, ka, piemēram, geogrāfiskas informācijas sistēma kursi un arī citi pārējie, kā video montāža, DaVinci, virtuālas realitātes, tāpēc uzņēmēji droši piesakieties pie mums Latvijas digitāla akceleratora, kur ar 100% atbalstu mēs nodrošinām tos apmācības kursus. 12 webināru laika plāns. Mums ir tāds, ka es jums prezentēšu kopumā par LDA procesiem, iespējām, kur jūs varat pieteikties, tad 10 kiberdrošības risinājumu un tehnoloģijas. Edgars pastāstīs jums, tad no Vidzemes augstskolas Andis pastāstīs par kiberdrošības izglītības un sagatavotību, jo viņi tieši piedāvā apmācības kursu kiberdrošības jomā. Un tad Aleksandrs no Cybercycle uzņēmuma pastāstīs par reālu kiberdrošību problēmu un tiem risinājumiem, kas patiešām šobrīd ļoti topā uzņēmējiem, īpaši ar jaunu direktīvu arī stāšanās spēkā. Tad atbalstu un iespējas digitāla inovācijas, nākamo slaidiņu, var saņemt, respektīvi visi Latvijas uzņēmēji, mazie un vidēji uzņēmumi un lielie uzņēmēji, gan arī pašvaldības un pašas arī izglītības universitātes. Un mērķis ir veicināt mazo un vidēju uzņēmumu ražošanu procesu, produktu vai pakalpojumu konkurētspēju, izmantot digitālu tehnoloģijas, nodrošināt piekļuvi tehniskām zināšanām un eksperimentēšanām visai Eiropā. Tas EDIX projekts ir visā Eiropas Savienības valstīs. Latvijā mums ir 2 etiķi, kas IT klāsteris, kurš atbildīgs par iekšēju procesiem, un mēs, Latvijas digitālais akcelerators, ir atbildīgs par inovatīvo jaunu platformu radīšanu, jaunu risinājumu izstrādi. Tālāk, mums ir vairāk darba paketes, darba uzdevumi, ko mēs nodrošinām mūsu uzņēmumu klientiem. Pirmais ir Test Before Invest, kas iekļauj digitāla transformācijas stratēģijas izstrādi un konsultācijas, gan arī konsultācijas un mentorings, un pēdējā mūsu uzdevums ir eksperimentēšana un testēšana. Respektīvi, tā galvenā doma ir, ja uzņēmumi ir kaut kāda ideja par jaunu platformu radīšanu vai kaut kādu jaunu risinājumu, tad mēs viņam sākam jau piedāvāt no kaut kādu elementārām konsultācijām un līdz arī testēšanu un eksperimentēšanai. Ejam tālāk. Tad šodien, kas galvenā doma 12. mūsu webinārā ir apmācības. Un mēs arī piedāvājam ļoti plašas apmācības, kas saistīts ne tikai ar kiberdrošību, bet arī ar programmēšanas jautājumu, piemēram, no-code, low-code platformas risinājumiem. Mūsu Latvijas universitāte apmāca, man liekas, un arī citas universitātes arī piedāvā līdzīgi kaut kādu kursu. Gan arī intensīvi kursu uzņēma augstai kvalifikācijas darbiniekiem, gan par mākslīgo intelektu, mums ir vairāk, ko Helve mūsu partners piedāvā, un arī prakses vietas mēs piedāvājam arī kā risinājumu. Ejam nākamo slaidu. Un arī pēdējā ir mūsu finanšu piesaiste. Mēs arī nodrošinām konsultācijas uzņēmējiem ar konsultāciju par Eiropas projektu pieteikšanu, gan arī tehnoloģiskās konsultācijas iepirkuma sagatavošanas posmā.
gan arī sekojam līdz visiem Eiropas struktūra fondiem un pārējām programmām, kas varētu uzņēmums pieteikties, lai saņemtu papildus finansējumu savu produktu jaunu izstrādē. Ejam nākamo. Jā, kā es jau minēju, kas var saņemt, tas ir sīkie, mazie, vidē un lielie komersanti, biedrības vai nodibinājumi, kas sniedz konsultācijas saviem biedriem un pakalpojums arī. Tad publiskās personas un zinātniskās institūcijas. Ko mēs pārbaudām, lai uzņēmums var saņemt atbalstu, tad galvenais, ka viņam nav nodokļu parādi, nav pasludināts par maksāšanas nespēju procesu, nevar būt sodamības, ir pieejams galvenais de minimus. Jā, ka paredzētais darbības nav kaut kāds saistīts jau ar Eiropas programmu finansēto paralēlo atbalstu, un ir neatiecināmas nozares, kas, piemēram, ir alkohols, tabaks un ieroči. Ceļš līdz EDIG pakalpojumu, respektīvi tā, kā jūs mūsu mājaslapā izveidojat pieteikumu, tad mēs ar jums tur izrunājam, saprotam to jūsu ideju un saprotam, ka varam sniegt jums, piemēram, tos pašus apmācības vai tehnoloģiskās konsultācijas vai finanšu piesaisti atbalstu. Tad nepieciešams aizpildīt digitālu briedumu testu, tad kopīgi izstrādājam arī to ceļa karte uz turieni, lai nodrošinātu jums uzņēmumu digitālu transformāciju un attīstību. Un tad beigās pēc realizācijas tad atkārtots ir brieduma tests, lai pierādītu to, ka jūs esat izauguši digitalizācijas jomā un mūsu atzinums, ka jūs saņemat tos nepieciešams jums pakalpojumus. Mums ir kontaktpunkti visi Latvijas reģionos, Rēzeknē, Valmiera, Rīga, Jelgava un Ventspils, Liepāja, tāpēc jūs droši varat komunicēt ar savu partneri no sava reģiona. Viņi vienmēr ir atsaucīgi un palīdzēs un pastāstīs, paskaidros, jebkuru interesējušos jautājumus. Drusku ātri par partneriem, respektīvi mums ir gandrīz visi lielākie Latvijas universitātes, kas sniedz pakalpojumus, apmācības ir, piemēram, Latvijas universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiskā akadēmija, Latvijas universitāte, arī šodien, ko Maksim Andris pārstāv, ir Vidzemes augstskola, un arī no privāta uzņēmuma puses, un arī no valsts puses, ka, piemēram, elektroniski sakari nodrošina arī 5G tehnoloģiskās konsultācijas un konsultācijas par sakariem un par datu pārraidi. Tālāk. Jā, tad pārējām pie mūsu runātājiem. Pie Edgara būs nākamie slaidi. Elīze, tālāk. Jā, Edgaram vārds jums. Jā, paldies. Man var dzirdēt? Jā, var. Labi, paldies. Var redzēt arī. Jā, labrīt, labdien, kā kurš saka 10:10. Prieks piedalīties par uzaicinājumu runāt šajā pasākumā. Un, kā jau minēju, tad mans vārds ir Edgars, un Latvijas Valsts radio televīzijas centrā nodarbojos ar kiberdrošības un mākoņu pakalpojumu, varētu teikt, virzību tirgu. Tēma, par ko runāšu, ir kiberdrošības risinājumi un tehnoloģijas. Ieskatīsimies statistikā, uzbrucēju motivācijā, nedaudz varbūt pieskarsimies NIS 2 un Nacionālajam kiberdrošības likumam, un tehnoloģiskos risinājumos, protams. Varam nākamo slaidu. Jā. Tad, attiecīgi, gan jau visi lielākā daļa lasa brīvajā laikā kaut kādas jaunumus, cerams arī par kiberdrošību, par notikumiem, tad noteikti esat pamanījuši, ka liels datu plūsmas aizplūst, teiksim, noteikti datu noplūdes, tas ir regulāri, naudas plūsmas tiek izkrāptas, nauda tiek maksāta, un aizvien vairāk arī mākslīgais intelekts iesaistās šāda veida darbībās, tā kā mēs neesam nekur tālu no tehnoloģijām arī šajā virzienā. Un, ja tas liekas pārāk tālu no mūsu reģioniem un mūs tas varētu neskart, tad var ņemt vērā, ka, piemēram, tepat kaimiņos Lietuvā salīdzinoši nesen no uzņēmuma Ignitis kiberuzbrukuma rezultātā nopludināti aptuveni 20,000 klientu datu.
Nākamais slaids. Tad par čatiem, kā kiberuzbrucēji komunicē un kur darbojās, noteikti daudzi ir dzirdējuši, ka tie ir Telegram čati. To varētu būt, ka daudzi zina, bet nezinu, vai visi zina par to, ka kiberuzbrucējiem ir arī savas atbalsta lapas un pakalpojumu klāsti. Piemēram, ir iespējams pasūtīt pakalpojumu. Kas ir interesanti, viņiem ir arī labi izdevumi uz nosaukumiem. Piemēram, ir starter pack, premium, deluxe, un pat var vienā no čatiem redzēt, ka ir Jesus, kas ir tāds jau interesants pat nosaukums. Tāpat viņiem ir savi rangi, topi, vērtēšanas sistēmas, ir atbalsta lapas, kur ir iespējams pat vairākās valodās saņemt kaut kādas instrukcijas un tāda veida nepieciešama informāciju. Jo veiksmīgāks un precīzāks ir uzbrukums, jo augstāks ir rangs, ir iespējams redzēt labajā stūrī, ka ir statistika, kāds ir reitings un cik augsts viņš ierindojās. Kas, manuprāt, veicina arī motivāciju šajā virzienā. Tālāk ir instrukcijas. Kiberuzbrucēji nedarbojas haotiski. Viņiem gluži tāpat kā darbiniekiem vai parastiem cilvēkiem ir instrukcijas, manifesti, darbības politikas, un kas man pat jauns bija ētikas kodeksi. Uz ekrāna ir izgriezums no viena no projekta instrukcijām, pēc kuras tad attiecīgi uzbrucēji darbojās, un viņiem ir viss atrakstīts, un haoss neizskatās, ka šeit būtu. Tālāk statistika, protams, to visu apstiprina. Mēs nodrošinām valsts sektoram DDoS aizsardzības pakalpojumu, un uz ekrāna redzamie dati ir tieši tikai mūsu novērojumi. Ja apkopotu vairāku provideru datus, iespējams, ka tie varētu būt pat graujošāki, ņemot vērā apjomus. Taču, ja ilgākais DDoS uzbrukums 22. gadā bija aptuveni 2 nedēļas nepārtraukt uzbrukumu, tad 23. gadā mēs jau sastapāmies ar aptuveni 3 mēnešu konstantu garumā uzbrukumu, kur nemitīgi bija centieni uzlauzt lapas, ar ko mēs veiksmīgi tikām galā. Mūsu eksperti monitorēja, aizsargāja un darbojās aktīvi nepieciešami situācijai. Gala klienti, protams, neizjūt šos nekādus problēmas. Statistikas dati ir arī par pikšķerēšanu. Mēs veicam pikšķerēšanas simulācijas kā pakalpojumu. Un līdz šim mūsu statistika ir apmēram šāda. 30% no saņēmējiem atver linkus, taču daudz bīstamāk liekas fakts, ka 80% un vairāk procentu no tiem ievada savas paroles. Tas ir gan augsts rādītājs, manuprāt, ar to būtu jāstrādā. Jāveido šāda veida trendiņi, apmācības, kas tirgu ir pieejami jebkādā veidā, lai tikai darbinieki tiktu apmācīts. Arī privātajā darbībā, teiksim tā, ne tikai pašam uzņēmumam, tas ir vērtīgi. Novērojums mums ir jo trāpīgāks makets, jo lielāks ievads rādītājs. Un apdraudētie sektori būtiskajām un svarīgiem nozarēm joprojām uzbruk, un to var novērot dažādu avotu statistikās. Pirmajā vietā noteikti ir tādi ļoti svarīgi sektori. Viens ir valsts, otrs ir privātais, kas nodrošina būtiskus pakalpojumus, piemēram, finanses, transports, enerģētika, veselība, nāk klāt arī izglītība un šāda veida sektori. Tālāk ir schēma, veidi, kā uzbrukt, ir dažādi. Schēmā ir sazīmēti daudz uzbrukumi un to atvasinājumi, jeb paveidi, kā tas izpaužās. Neviens no tiem nav mazsvarīgs, protams. Piemēram, kiberizsakošana, kas ir atvasināta kā e-pasta vai tīmekļa vai pat datora izsakošana. Ja datu šifrēšanu vai izspiedē programmatūru nošifrē dators vai sistēmas, jūs varat pamanīt, varētu teikt uzreiz, ka tas ir izdarīts. Tad izsakošana var notikt līdz tam fonā, un tas ir paralēli ikdienas darbam. Lielākā kļūda ir domāt, ka mēs nevienam neesam interesanti, jo dati ir mums visiem. Tālāk uzbrukums un aizsardzība tehnoloģiski iet roku rokā. Es varbūt tās katru no šiem nelasīšu, bet, piemēram, DDoS, ja pakalpojumu atteicis uzbrukums, pretī varam likt DDoS aizsardzību un dažkārt arī implementēt arī papildus moduli, kas ir WAF, kas ir Web Application Firewall, pret jau kaut kādām konkrētām darbībām ievadas laukos mājaslapā, ne tikai vienkārši uzbrukums uz lapu.
pikšķerēšana sociāla inženierija ir apmācības, kur pretī var likt simulācijas. Tāpat pret datu zādzību ir datu šifrēšana, daudzfaktoru autentifikācija, VPN pieslēgšanās. Un mūsdienu trends jau mākslīgais intelekts arī ir jau šajā visā attīstījies un iet iekšā, kā jau minēju pirms tam. Tas var būt kā, teiksim, uzbrukuma pastiprinošs elements, tāpat arī aizsardzības kaut kāds papildu modulis, papildu elements. Deepfake noteikti ir dzirdēts no sociālajiem vidēm, dziļviltojumi, kas arī attīstās un tādā veidā. Nākamais, daudzi piesauc NIS2 direktīvu kā, teiksim, to, kas ir jāievēro, no kā ir jāuztraucās, varbūt tās nedaudz biedē, taču patiesībā direktīva ir attiecās pret Eiropas Savienības dalību valstīm, savukārt gala lietotājiem, jeb uzņēmumiem, varbūt institūcijām vai aktuālāks ir Nacionālais kiberdrošības likums, kurš vēl nav pieņemts, taču tas ir tas, pret ko pašiem uzņēmumiem būs jāatbild. Tātad valstī svarīgākā ir likumdošana. Svarīgi ir atcerēties to, jo Nacionālās kiberdrošības likums vēl nav stājies spēkā, bet ir, teiksim, jau finiša taisnē uz ieviešanu. Stāšanos spēkā. Tur tiek noteiktas divas subjektu grupas, un svarīgi ir atcerēties, ka būtisko pakalpojumu sniedzēji ir svarīgāki par svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, un tie saraksti ir papildināti. Tur ietilpst arī, piemēram, augstskolas. Jā, šobrīd spēkā ir Nacionālās kiberdrošības stratēģija. Nacionālās kiberdrošības likums, kā jau minēju, jau samērā drīz varētu tikt pieņemts. Šobrīd jau tas ir apstiprināts ministru kabinetā, ceļā uz Saimu. Un, ja nemaldos, tas bija 19. Marts pagājušajā nedēļā. Tāpat arī MK442 tiks pārstrādāti, un kiberhigiēna būs vēl arī papildus, teiksim tā, vairāk uzsvērta. Saliekot visu laika nogrieznī, šogad tiks pieņemts, tiek paredzēts, ka pieņems Nacionālās kiberdrošības likums, pēc tam tiks uzsākt subjektu pašreģistrācija, kur subjektiem pašiem būs jānosaka to atbilstība pret būtisko vai svarīgo nozari, atbilstoši, cik viņi būs lieli vai cik nozīmīgi, kāds darbinieku skaits un tā tālāk. Tālāk būs saraksta apstiprināšana digitālās drošības uzraudzības komitejā, paziņošana ENISai, kas ir Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūra. Saraksts ir paredzēts atjaunot vismaz reizi 2 gados. Gadījumā, ja subjekts nebūs veids pašreģistrācija vai būs kāda neatbilstība, tad var tikt piemērota piespiedu reģistrācija. Aizsardzības ministrija pati ir uzsvērusi, ka soda un sankcijas nav primārais pašmērķis, taču arī tas ir nepieciešams disciplīnai, varētu teikt tā, lai ir kaut kāda galējie mēri, ko pieņemt gadījumā, ja kāds neievēro likumdošanu. Privātiem sektoram tas ir naudas sods, un līdzīgi kā GDPR gadījumā ir vai summa vai atbilstoši no kopējā gada apgrozījuma. Šajā gadījumā tas ir pasaules apgrozījums uzņēmumam. Valsts un pašvaldību gadījumā disciplināru sodu piemērošana un paziņošana ministru kabineta loceklim vai atbildīgai ministrijai. Tie ir tie pamatsodi. Jā, katram subjektam būs jānosaka atbildīgais kiberdrošības pārvaldnieks. Viņš būs arī jāreģistrē un par viņu jāinformē. Tātad Nacionālais kiberdrošības centrs. Ir 2 lietas, kas katram subjektam noteikti jāizstrādā. Tas ir drošības nepārtrauktības plāns un risku pārvaldības plāns. Jādefinē un jāizvērtē savi kiberriski, un tie jāapzinās. Tiks noteikti arī rīcība kiberincidentu gadījumā. Piemēram, pirmais ir 24 stundu laikā būs jāsniedz brīdinājums par to, ka tāds kiberincidents nozīmīgs ir noticis, bet tas būtu varbūt vienkāršākais, jo brīdi, kad jūs esat, teiksim, tā nošifrēti, varētu viegli pamanīt, tur nevajag nekādas īpašas papildu zināšanas, taču tālāk sāks tas smagākais darbs, 72 stundu laikā jāiesniedz sākotnējs ziņojums par kiberincidentu, kā viņš ir radies un kas ir noticis. Savukārt mēnešu laikā jāiesniedz gala ziņojums par atrisināšanu.
vai progresu, cik tālu ar to esam tikuši. Un tas jau ir tas brīdis, kad jums tehnoloģijas, teiksim, tā ir neizbēgamas, varētu vairāk teikt, jo jums būs jāspēj noteikt gan kā tas ir radies, gan arī kas ir tas, kā jūs to novēršat. Latvijas Valsts radio televīzijas centrs arī darbojās ar pakalpojumiem. Liela daļa no prasībām palīdzam izpildīt ar ārpakalpojumu funkcionalitāti, piemēram, incidentu pārvaldība. Tur darbojamies ar drošības vadības centra pakalpojumu, piekļuvas ierobežošanai kritiskiem resursiem, apturot uzbrukumu izplatību un pilnībā izolējot apdraudētās sistēmas. Pēc tam varam analizēt, bet primārais ir tas, lai tas tiek apturēts un nevar izplasties un attīstīties sistēmā uzbrukums. Darbības nepārtrauktība un krīzes vadība. Tur piedāvājam augstas pieejamības datu centrus ar rezerves kopēšanas iespējām un kritiskiem resursiem. Vēl ir arī pārējie pakalpojumi. Tālāk ejam uz nākamo slaidu un daudzfaktoru autentifikāciju nodrošinām valsts līmenī jau. Certificēts autentifikācijas rīks, e-paraksts, kas jau lielai daļai iedzīvotāji pazīstams un pierasts, to var izmantot arī kā drošas pieslēgšanās rīku. Un klientu lietotāju segmentā tās ir apmācības, pikšķerēšanas kampaņas, ko paši iekšēnē un arī uz āru saucam par pikšķerpoti pakalpojumiem. Es visus varbūt nesaukšu, bet varam iet pie nākamā slaida. Ir tāda, teiksim, tā viegla vizualizācija par pakalpojumiem, ko nodrošinām. Tad ir gan pikšķerēšanas simulācijas, galiekārtu aizsardzības, dēdus aizsardzības. Tas primārais, ar ko prizma, no kuras mēs izējam, ir drošības vadības centrs. Ejam tālāk. Un par uzbrucēju soļiem. Kā jau minēju, ja kādam liekas, ka tikai nošifrētas gala iekārtas vai naudas atlīdzības pieprasījums ir tas reģistrējamais uzbrukums, teiksim tā, tas vienīgais uzskatāmais uzbrukums, tad tas tā nav. Dati ir vērtīgākais, kas 21. gadsimtā ir. Es domāju, to jau ir dzirdējis te jau katrs. Un to ieguvu var notikt arī fonā jūsu ikdienas darbībām. Notiek datu izlūkošana. Tad tālāk kodu vai, ievainojamības piegāde, eksploatācija, paralēli nostiprināšanās, teiksim, backupos arī tiek meklēti veidi, kā var pēc tam gadījumā, ja backup tiek izmantot, kā var arī no tiem tikt pie piekļuves. Tāpēc uzbrucēji darbojas jau fonā krietni pirms, pats darbības mērķis tiek īstenots. Līdz ar to ir svarīgi saprast arī to ceļu. Jā. Tad tas mūsu virziens ir drošības vadības centrs, kā mēs fokusējamies uz to aizsardzību. Ir drošības vadības centrs iekšējais perimetrs, kur mēs pielietojam tehnoloģijas, ir galiekārtu aizsardzība XDR, SIEM moduls, kas ir attiecīgi logu savākšanai, un arī ārējais perimetrs jau pieminētais DDoS un WAF risinājums, kas mūsu gadījumā ir Vairogs Plus saucās. Un klāt liekam, teiksim, apmācības treniņus ar pikšķerēšanas simulāciju. Tas ir tas, kā valstī palīdzam aizsargāties šajā gadījumā, stiprināt. Varam iet tālāk un pakalpojums valsts sektoram mēs nodrošinam, sniedzam, izmantojot Vespits kanālu, kas ir valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs. Un pakalpojumu klāsts regulāri papildinās. Šobrīd ir 19 pakalpojumi, no kuriem 7 ir kiberdrošības pakalpojumi. Un informācijas sistēmas izmitinam aptuveni 57, tāpēc, ka viņas visu laiku papildinās. Un valsts līmenī tad ar DDoS aizsardzību aizsargājam 400 un pat vairāk informācijas sistēmas. Paldies par uzmanību! Jā, liels paldies, Edgars, par prezentāciju. Tad ejam pie nākamā. Andris Maksimovs pastāstīs no Vidzemes augstskolas par kiberdrošības izglītības un sagatavotību. Andris, jums vārds. Jā, sveiki, labrīt. Novērst mazu ķibelīti šajā pusē, vai visi mani dzird un redz? Jā, dzirdam un redzam. Burvīgi.
Nu labi, tad arī paldies mūsu iepriekšējiem prezentētājiem, kas ļoti skaisti parādīja to, kā teiksim, kiberdrošības kara lauku, jau vismaz daļu no tā elementa. Un mūsu apmācībās Vidzemes augstskolā mēs kā reiz tieši šo te kiberkara lauku arī izskatām. Jo, mans, teiksim, tas skatījums dzīvē ir tāds, ka, ja tu gribi kādu sagatavot, aizsargāties pret kaut ko, tev ir jāzina, kas tev apdraud. Tā visā pasaulē viss ir uzbūvēts, un diemžēl arī visi likumi ir principā rakstīti uz asinīm, uz iepriekš notikušiem notikumiem, jo mēs nevaram uztaisīt aizsardzību pret to, ko mēs nezinām. Un tieši tāpēc arī šos te visus cilvēkus, kas ikdienā strādā, kas atkarās ar kiberincidentiem, viņi ir jāapmāca un jāparāda to, kas pasaulē ir redzēts līdz šim, lai kaut nedaudz sagatavotu pret to lielo nezināmo, kas var būt. Ejam tālāk, jā. Paldies. Pats pirmais, ja es ieliku sev šo te slaidu iekšā, lai vēl vienreiz pats sev atgādinātu par to, ka kiberdrošības apmācība īstenībā nav nepieciešama. Kāpēc pēdiņās? Tāpēc, ka ļoti daudz tā domā, ka tas viss nāk dabiski, ka tas viss nāk automātiski un mums tas nav vajadzīgs, vai ne? Bet ejot tālāk ar katru šo punktu, mēs aizvien vairāk un vairāk saprotam, ka īstenībā tā nav taisnība. Esmu gadījis, savā darbā ikdienā esmu saskāries ar tādām lietām, ka ir uzskats gan no vadības, gan pašu darbinieku ietvaros, ka mēs tā kā visu tāpat jau tiekam galā. Mums neko specifisku jaunu nevajag. Ja kādam tur būs kāds kāzus, tad nekas, mums ir kur aiz durvīm stāv rinda, un mēs paņemsim kādu citu, kas tiks ar šo te galā labāk. Varbūt tās tā nav pareizā attieksme, sevišķi domājot par savu uzņēmumu drošību un vispār drošību kopumā. Mēs tā kā gribam investēt savos darbiniekos un līdz ar to arī celt viņu šo te spēju identificēt apdraudējumu, un tieši tāpēc apmācība tomēr ir svarīga. Nākamais ir arī diezgan populārs variants, tieši tāpatās kā ar ceļu satiksmes negadījumiem un visiem citiem negadījumiem pasaulē, ka tas jau notiek tikai ar citiem. Ar mums šie te kiberuzbrukumi nenotiek, jo mums nav ko zakt, te ir divi apgalvojumi uzreiz. Kā jau arī iepriekšējais kolēģis pateica, tas ir tāds ļoti subjektīvs viedoklis, nav ko zakt. Viss, kas jums ir jūsu uzņēmumā, tā skaitā jūsu personāls un viņu dati, viss ir nozogams un viss ļaundarus interesē. Tāpēc, ka to visu kaut kur var pārdot, to visu kaut kur var apkopot, un kāds noteikti par to var kaut ko arī nopelnīt. It sevišķi, ja veido tēmētus uzbrukums pret kādām grupām, pret kādiem konkrētiem uzņēmumiem, kā tas pasaulē arī notiek. Tālāk nākamais ir šis te pieņēmums un koncepts, ka kiberuzbrukumi notiek tikai attīstītajās valstīs. Varētu piekrist, kaut kādus gadus 6-7 atpakaļ mums salīdzinoši maz kiberuzbrukumu bija, bet tas viss mainījās pēdējo dažu gadu laikā. Neminēsim, ar kādu incidentu tieši tas notika, bet 2022. gadā šīs te viss ļoti krasi sāka attīstīties, kā rezultātā arī mēs kļuvām par diezgan lielu mērķi dažādos kiberuzbrukumos, skaitot no vietējām grupām, kas tiek vervētas un apmācītas, lai veiktu vienkāršots kiberuzbrukums, beidzot ar jau valsts finansētiem grupējumiem nedraudzīgo valstu, kas attiecīgi vēlās veids dažādus uzbrukumus. Tā teikt, ka mēs neesam kaut kādā veidā mazāk interesants citiem, vairs, diemžēl, mēs nevaram atļauties teikt. Tad ir vēl viens variants, kas ir ļoti arī bieži izskanējis, ka es jau visu zinu un māku. Šis vairāk ir raksturīgs tieši vadības elementam ikvienā uzņēmumā, jo arī tīri no prakses un pieredzes, kurš ir tas vai kuri ir tie, kurus ir visgrūtāk dabūt uz apmācībām. Skatāmies un saprotam, kā gribam, bet man skābā pieredze tāda, ka, diemžēl, to augšu elementu, vadības elementu ir grūtāk dabūt uz apmācībām, jo viņiem ir vienmēr kaut kādi citi plāni, viņi ir aizņemti, viņi nevar izbrīvēt laiku apmācībai, un tā tam līdzīgi. Un tas savukārt uzreiz spēlē ļoti lielu lomu kopējā uzņēmuma vidē jau, un arī, teiksim, šie te apmācības elementi, ja tā vadība nav bijusi uz apmācībām, viņi ir ļoti garšīgs mērķis uzbrucējiem, un uzbrucēji
pasaulē aizvien biežāk, un joprojām tā statistika to arī rāda, izvēlās veikt uzbrukums tieši pret šiem vadības elementiem, tāpēc, ka viņiem pārsvarā ir liela piekļuva pie savu uzņēmumu resursiem, pie finansiāliem resursiem, pie datiem, un viņi arī diezgan bieži tik labi neorientējās apmācībās. Visus pārējos aizsūta, bet pašiem kaut kā nesanāk, un pie tā arī ir jāpiedomā. Un tad ir vēl tipiskais latviešu variants. Kam tad ir, kādam ir jābūt tam cilvēkam, lai uzķertos uz kaut kā tādu? Tur tas uzbrukums, ak, dieniņ, kā viņš tā varēja uzķerties? Mēs nezinām, nevaram īsties katra cilvēka konkrētajā situācijā un apstākļos. Es savās nodarbībās stāstu arī par daudziem blakus apsvērumiem, kas ir jāņem vērā. Jūs varat būt kiberdrošības eksperti un speciālisti, bet tas jūs nepasargā no tā, ka uzbrukums var izdoties arī pret jums. Jā, līdz ar to nekad, sevišķi šajā situācijā ar kiberdrošību, nekad sevi nenovērtējam augstāk kā citus, tāpēc, ka jūs tīri paši sev negaidot arī varat nonākt situācijā, kad jūs pat nezinājāt un nenojautāt, kad tas uzbrukums tiek veikts pret jums. Paldies, nākamo lūdzu. Nedaudz par statistiku un kā tas viss pasaulē notiek. Es dziļi detalizēti nestāstīšu kādu, bet tas, kam es vēlos pievērst uzmanību, šī tabula ar statistiku figurē daudzās vietās pasaulē un internetā. Ja jūs kaut nedaudz pievēršat uzmanību atšķirības starp 19. un 20. gadu un visus gadus uz priekšu, jūs redzat, ka parādās diezgan traģiska tendence. Tiklīdz parādījās Covid un lielākā daļa cilvēku bija spiesti pāriet uz online režīmu, gan darbā, gan mācībās, gan visur citur, ļoti strauji pieaug arī šie krāpniecības mēģinājumi un līdz ar to pieaug arī zaudējumi, kas rodās šādā veidā, kas vēl vienreiz kārtīgi pasvītro, ka tā apmācība ir nepieciešama. Jā, neatkarīgi no tā, vai jūs strādājat uz vietas, vai jau attālināti, vai hibrīda versijā, jā, tad jums ir šī apmācība nepieciešama, lai jūs sagatavotu ikdienas incidentiem, vēl nesanāk kāpt uz grābekļiem. No apmācība, protams, vajadzētu organizēt pašam uzņēmumam savā ietvarā, priekš tam ir specifiski arī drošības pārziņi un drošības atbildīgie, bet ja tāda iespēja nav, tad ir jāņem ārpakalpojums vai jāapmeklē šādi semināri, arī bezmaksas semināri, kas pastāv, ko organizē CERT.LV. Noteikti iesaku izmantot iespēju un sūtīt cilvēkus pēc iespējas apmācīt sevi, savas prasmes, jā, un vismaz būt kaut nedaudz gatavākiem. Jā, paldies, nākamo. Un šeit ir tikai daži piemēri, ko es rādu savās nodarbībās, jā, par tieši konkrēti aktuālajiem gadījumiem, kas Latvijā notiek. Sevišķi tagad arī paši ģimenē ir bijuši daži incidenti, par kuriem noteikti apmācību laikā es pastāstīšu nedaudz tuvāk, kā tad šie ļaundari strādā, ka viņi visu laiku attīstās, viņi veido jaunus paņēmienus. Jā, un šis ir tas, kas ir bijis publicēts kaut kur internetā, vai arī pašam man ir atsūtīts idejas, kad ļaundari runā latviski, jau agrāk viņi runāja svešvalodās, tagad viņi runā jau latviski. Tad viņi sūta WhatsAppā šīs bildītes ar savām apliecībām, jā, un runājot arī ar valsts policijas pārstāvjiem. Dažos gadījumos tā, ka ļoti pat grūti pateikt, ka tā nav īsta. Un sevišķi, ja cilvēks nezina, kā izskatās īsta apliecība, tad liela daļa uzķerās un domā, ka jā, tiešām raksta. Jā. Bet atkal, ja kritisko domāšanu ieslēdzam, tad mēs saprotam, ka neviens loģiskā kārtā, neviens no šiem inspektoriem, jā, vai darbiniekiem nesūtīja šādā veidā savu apliecību, lai tikai pierādītu. Jo apliecību viņš atsūta, bet viņam nav cita veida, kā viņš pierādīs, ka tas tiešām ir viņš. Jā, līdz ar to mums nav iemesls arī ticēt viņiem, bet cilvēki tāpat uzķerās. Un arī vēl ir, protams, īsziņu variants, kā labējā attēlā redzams, jā, kad ir telefons saplīsis, mammai tagad raksta, jā, bet ko darīt situācijā, ja es neesmu mamma, bet tētis, bet es tiek uzrunāts par mammu. Tagad laikmets diezgan fluīds, teiksim tā, varbūt visādi, jā, bet arī šī uzbrukums, arī šādi uzbrukumi tomēr kaut kādā veidā atrod tos cilvēkus, kas uz viņu uzķerās. Tīšām vai netīšām, cits jautājums. Bet kaut kā tomēr mēs nonākam pie tā, ka ir tie, kas uzķerās, un statistika veidojās jau tieši pateicoties šādiem veiksmīgiem, neveiksmīgiem gadījumiem. Nākamā lūdzu. Un tad īsumā šajā slaidā gribēju pastāstīt par to, kāda tad ir uzbrukuma psiholoģija, jo ļaundari mūsdienās strādā, izmantojot jūs kā ieroci. Jā, tad tas ir vai kāds, teiksim, gadījums, kas jums liktu straujāk
jūsu pulsam, jā, sāk darboties, jā, vai jūs reaģējat uz to, ka viņi pasaka, pieņemsim, jums tur bankā ir nozagta nauda, jā, mums tagad ir ļoti ātri jāielogojas savā bankas kontā. Protams, ir nedaudz stress, jo jums bija savi plāni, savas domas, vai tur ir kaut kādi parādi, un šis te stress, ko viņi rada mākslīgā veidā, arī būs tas, kas sāks pieļaut tās kļūdas diezgan daudz. Jā. Tad vai nu tā ir psiholoģiskā spriedze, kas ir radusies, jā, vai stress, vai kauns, kas iespējams ir radies, jā, vai radīsies sakarā ar šo te noziegumu. Kā es tagad esmu naudu pazaudējis, visi mani kolēģi uzskata man tur par guru drošībā, jā, un tagad redz, kur es esmu uzķēries uz kaut ko tam līdzīgi. Vai vēl labāk citos gadījumos arī cietumsots, jā, ja teiksim, tas ļaundaris ir safabricējis kādu, kā te arī bijusi tendence, pikantu 18+ materiālu, izmantojot mākslīgā intelekta iespējas, jā, kur, principā, jūs esat redzami jūsu seja, un tur ir video, un viss ejiet, kādam pamēģināt pateikt, ka tie nesat jūs, jā, tad visi šie te elementi, ko ļaundari izmanto, ir ieroči pret šiem te cilvēkiem, jā, un ļoti bieži tā cilvēcība ir arī elements, ko ļaundari izmanto. Iejūtība, ka mēs taču gribam kādam citam palīdzēt. Ja? Un šī statistika, kas ir 21. gadā tapusi, 22. un 23. ļoti daudz neatšķirās, atšķirās tikai summu ziņā, arī parāda, ka tie galvenie elementi, pret ko ļaundari uzbrūk, ir tieši vadība. Jeb tie, kam ir lielas iespējas piekļūt pie datiem, resursiem un visi pārējā. Kāpēc ir svarīgi identificēt šo te uzbrukumu daudzumu, tāpēc, ka mēs tad varam arī strādāt ar to drošību un runāt par tām apmācībām, apmācīt arī to vadību, jā, būt viņiem mazāk uzņēmīgiem, ieviest kiberdrošības kontrolas, kas nodala piekļuvas tiesības, jā, kas neļauj viņam, tam vadības elementam, vienam pašam piekļūt gan pie finanšu resursiem visiem, jā, tad ir vēl kaut kāda starposma, kas ir jāiedarbina. Viņš nevar tā uzrakstīt uz grāmatvedību, pateikt, lūdzu, pārskaitiet 20,000 un grāmatvedību to akli arī izpilda. Kā tas līdz šim arī daudzās vietās ir noticis. Vēl liela nozīme ir arī uzņēmumu iekšējai mikroklimatam. Jā, tas pats mobbings, bossings, bullyings, diemžēl ir liela termina, kas ne tikai psiholoģiski ietekmē cilvēkus, bet, diemžēl, ietekmē arī kiberdrošību. Jo, ja cilvēki ikdienā šādā te veidā ietekmē, viņš var vai nu divos variantos, principā, tikt no tā tālāk. Vai nu viņš sāks pieļaut kļūdas, stresa dēļ viņš kļūs pavirš un palielinās iespēja, ka viņš tiešām uzspiedīs uz tā linka, vai notiks otrs, viņš radikalizēsies un viņš aiz tām dusmām, niknumā, nicinājumu, viss tā, viņš meklēs un iespējams atradīs veidu, kā kaitēt uzņēmumu. Tāpēc šis ir temats, par kuru daudz nerunā, bet kas ir jāaktualizē, kas ir jāmāca, jā, kas ir jāievēro. Mums ir jārūpējas par saviem darbiniekiem, lai mikroklimats būtu labs, un tas arī palīdzēs mums uzturēt drošību. Un nākamais, protams, ko es pieminēju, slodze, jāsadala attiecīgi papildus pienākumu, kas mēdz būt dēļ personāla trūkuma. Arī tie ir jābalansē un jāatrod iespēja, kā tiem darbiniekiem tomēr gan to laiku izbalansēt, gan slodzi izbalansēt, gan iespējams arī motivēt viņus ar kaut kādu, teiksim, papildu brīvdienu vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Jo izdegt nav liela māksla. Un finālā vadības piemērs. Vadības piemērs ir tas, kas palīdz visam pārējiem uzņēmumam ņemt piemēru, saprast, jā, redz, kur lielais priekšnieks bija uz apmācību, es arī biju uz apmācību, es redzēju, ka viņš tur bija, tas jau kaut ko dod. Jā, pārējie skatās, jo tas priekšnieks tomēr vienmēr ir bijis un piemērs, tāpēc, ja viņš saucās priekšnieks, viņš ir priekšā. Jā, tad dodam labu piemēru saviem darbiniekiem, tad rezultāts arī, protams, uzlabosies visā pārējā drošības jomā. Nākamā lūdzu. Jā, tad attiecīgi tas, ko mēs savās apmācībās piedāvājam, tad mēs apskatām šo te kiberkara lauku, kādi darbinieki viņā ir, gan sliktie, gan labie spēki, kā katra no šiem te labajiem spēkiem veids uzbrukums, nedaudz, nepārāk detalizēti, bet tā priekšstatam, lai jūs saprotat, kādi tad tie ļaundari ir, ko viņi spēj izdarīt, kā viņi veic šos uzbrukumus. Tad mēs apskatāmies tādu tipisko kiberuzbrukumu pret kādu uzņēmumu, varam modelēt arī kādas situācijas, man ir arī dažādi case studies saucamie, jā, kad ir reāli notikumi pasaulē, mēs tagad analizējam, kā tas ir noticis, un es saviem apmācāmajiem vai kursantiem vai studentiem dod iespēju iejusties drošības personāla lomā un pieņemt drošības lēmumus. Un tad mēs kā spēles ietvaros izējam tam cauri, apskatāmies, ko tad viņi ir pielēmuši, kāds ir viņu rezultāts un kā tad tas beigās izskatās attiecībā pret notikumu, kas bija īstenībā.
Apskatīsim arī Latvijā notikušos uzbrukumus, kādi viņi ir bijuši. Man ir iekrāta liela datubāzīte ar visu kaut ko, kas tik te nav bijis. Jā, tad būs komplekss, tāds liels ieskats par to, kas tad notiekās Latvijas telpā un kas tad ir tas, ar ko cilvēki visbiežāk saskarās. Tad finālā, protams, ir arī pretpasākumi, ko mēs varam darīt, lai attiecīgi šo te drošību vismaz uzlabotu, jā, pret to, ko mēs zinām. Un kaut nedaudz arī uztrenēt to noturību arī pret tiem, ko mēs nezinām. Jā, man šķiet, tas arī bija noslēdzošais slaidiņš. Jā, paldies mums! Jā, Andi, paldies. Man liekas, ka ļoti skaidra vīzija un skaidra message uzņēmējiem un arī iedzīvotājiem cilvēkiem, ka patiešām kiberaizsardzība ir ļoti svarīga, lai neuzķerties uz tiem ļaunprātiem, kurš grib kaut ko iegūt tavu naudu vai pārējais kaut kādu ļaundarības uztaisīt. Paldies! Tā, un tad ejam pie nākamā prezentētāja, pie Aleksandra Orlova, kurš ir uzņēmuma vadītājs CyberCircle. Viņš arī mūsu klients, kā uzņēmums, kurš jau pieteicies Latvijas digitālā akceleratora. Mēs aktīvi ar viņu darbojamies. Jā, Aleksandrs, jums vārds. Jā, labdien visiem. Mani sauc Aleksandrs Orlovs. Esmu CyberCircle uzņēmuma vadītājs. Man kādreiz Latvijas digitālais akcelerators palūdza piedalīties attiecībā uz kiberdrošības problēmām un to risinājumu pastāstīt. Mēs kā uzņēmums CyberCircle mēs strādājam ar dažādām tipā uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, gan publiska sektora, gan privāta sektora. Un ar dažādu, teiksim tā, brieduma veida kiberdrošība, gan augsta, kur investē simtiem tūkstošu miljonu kiberaizsardzībai, gan arī zema brieduma, ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma stratēģijas un no uzņēmuma komercdarbības vai arī publiska sektora, ko uzņēmums dara. Un šeit, iepriekš Edgars minēja par dažādiem uzbrukuma veidiem, kādi ir, un tikko Andis Kareiz stāstīja par psiholoģiju, un par kiberelementu psiholoģiju un arī uzvedības modeļiem. Un es nedaudz varbūt tā kā problēmas jau apkopot, varbūt var aiziet uz nākamo slaidu, ja skatīties tieši to mērogu un dažādību industrijā. Es domāju, ka lielākā kiberdrošības problēma, ja skatīties no praktiskā viedokļa, tā ir tomēr apziņa, un tieši, kas saistīts ar apziņu, tieši par draudu apzināšanas, kā vairāk tas domas varbūt ne tieši kiberekspertiem vai CISO drošības pārvaldniekiem, bet es domāju tieši tā apziņa uzņēmuma, vai tā ir uzņēmuma augstāka vadība, tā ir valde padomu, vai tā ir akcionāra uzņēmuma. Tieši tas elements skatīties, ar ko tad uzņēmums ikdiena saskaras, ar kādiem draudiem, kādu tehnoloģijas uzņēmums lieto, kādi dati tiek izmantoti privāti, sensitīvi, kādas tehnoloģijas viņam piekļūst, un arī fiziski, kur ir tas elements, kas piekļūst pie mūsu telpām, pie ierīcēm, pie sistēmām, pie aplikācijām, kas ar ko komunicē, arī skatoties jau caur piegādes ķēdes drošību un kas piegāda mums tehnoloģijas, kas apkalpo, kas nodarbojas ar garantiju, kādas tehnoloģijas izmanto varbūt kādus komponentus no citām tehnoloģijām, ieskaitot to mašīnu mācīšanas vai AI, ko tagad celt. Jo šīs laikam ir lielākais elements, ka sākumā ir jābūt tai apziņa par draudu apzināšanos, ka tas ir aktuāli, ka mēs saskaramies ar dažādu vektoru uzbrukumiem. Tad, kad tas ir apzināts, tad tālāk ir moments noteikti par risku apzināšanas, ņemot vērā, kādi pastāv draudi vai kur viņi ņemot mūsu saimniecisku darbību vai stratēģiju, ka mums ir dažāda veida riski, mēs saskaramies. Mums ir kā operacionāla riski, mums kaut kas var noteikt un dīkstāvu uzņēmumam vai iestādē, un tad tālāk tas izvērtīsies finanšu riskus. Tas skars potenciāli reputācijas riskā atkarīgi, ko mēs darām. Un vienlaicīgi ir atbilstības riski. Tā ir paša gan normatīvā akti, ko minēju šodien, gan IS2 direktīva vai vispārēja datu aizsardzības regula, kas arī ir saistoša visiem, gan arī citi specializēti normatīvā akti. Varbūt arī strateģiski riski, vispār kā uzņēmumam pastāvēt, ar ko kā tālāk attīstīties. Un tad, kad riski varbūt ir tikuši
apzināti kaut kur, protams, ir jāapzinās resursi, ko mēs lietojam, kādas ierīces, kādas mums ir IT dispozīcijā, kad mums ir digitāla tā pati transformācija un ko mēs lietojam paši un kādus pakalpojumus mēs outsourcējam kādam, kas mums ir tā kā ārpakalpojums. Uz nākamā slaida, lūdzu. Tad mēs nonākam pie rīcības. Un tad rīcība, tas jau paliek jau ļoti būtisks elements, kad mums apzināšanas notika par draudiem un ar kādiem riskiem saskaramies. Un tad mēs sākam veidot savu tā saucamo riska apetīti. Tad mēs saprotam, kādi riski mums ir akceptējami, kādi riski kaut kur mums ir piesaidzami, ko mēs varam izdarīt paši, kur mums vajag kādu sadarbības partneri vai kādu eksperti, un kādus riskus mēs gatavi novērst. Un te laikam ir svarīgais moments, ko mēs darām vai nedaram. Ja mēs sapratam, ka mēs neko nedaram, tālāk nākošas darbības, viņas diez vai ka tad izrieties. Ja mēs pieņemam, ka mēs kaut ko darām, mēs tomēr kaut kādus riskus gribam kaut kā savādāk novērst vai piesaikt, mums tā apetīte nav tik liela pieņemt visus riskus, un tad ir jautājums, kad mēs to darām. Un te, protams, tas ir atkarīgs, ka reiz no vadības, no stratēģijas, ja uzņēmums tagad ir kaut kāda, teiksim tā, stratēģiskas attīstības posma, ņemot vērā digitālo transformāciju, vai pērk citu uzņēmumu, vai ievieš jaunu pakalpojumu. Iespējams, ka tas nav tas laiks, ka to ir jādara, ja mainīsies tehnoloģijas, vai varbūt nav budžeta. Un te ir tas moments, ka reiz no augstākas vadības, kad mēs piešķiram tad, to prioritāti, kad mēs to izdarīsim. Un kad mēs nonācam līdz tam, kā mēs pieņemam lēmumu, ka mēs kaut ko rīkosimies un darām, tad Aleša mēdz būt arī jautājums, kur tad mums atrast to varoni, to kiberplēsi vai tehnisko ekspertīzi, ja mums pašiem viņas nav. Kurš varētu mums palīdzēt nodarboties ar, pieņemsim, to pašu draudu emulāciju vai projektēšanu, kurš varētu palīdzēt ar risku apzināšanas vai iztaisīt risku novērtējumu. Vai arī jau mērķēt atkarīgs no uzņēmuma brieduma, kur ir gan kiberdrošības ekspertīze un eksperti uzņēmuma, kurš varētu palīdzēt no malas, ka treša puse izvērtēt ieviestas tehnoloģijas. Vai arī tās tehnoloģijas, ko mēs attīstām savā digitālā transformācijā un būvējam jaunus risinājumus, lai palīdzētu kaut tā pašā ar padomu, lai tā tehnoloģija būtu no paša sākotnē, kas ir secure by design izstrādāta droši, vai arī tas, kas mums ir jau mērķēti, to pārbaudīt vai novērtēt. Un noteikti, ka industrijā var sniegt tādu ekspertīzi. Un tālāk, lūdzu. Un tās atbildes pasākumi, kad mēs nonācam līdz rīcībai, viņi ir vairāki. Protams, ka proaktīvas darbības var veikt dažādas, bet šeit nav viena risinājuma uz kiberproblēmām. Tā ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma, iestādes, organizācijas stratēģijas, kā reiz no uzņēmuma komercdarbības, vienalga, tas ir publiskais vai privātais sektors, vienalga, kurā vertikāla industrija uzņēmums strādā, un arī, protams, ka ir svarīgi ar to apziņu momentu un arī to pašu briedumu momentu, ko uzņēmums jau ir darījis līdz šīm un kurā posmā viņi ir attīstība. Jo risinājumi, viņi noteikti būs visi pielāgojami. Nav katram jābūt pilnīgi visiem digitāliem tūļiem vai kiberdrošības aizsardzības defensīvām programmatūrām, un cilvēkam ir ļoti atkarīgs un pielāgojams tas ir. Bet no proaktīvas darbības var darīt vairākas atkarībā, kas arī šeit auditorija ir. Var taisīt draudu modelēšanu, var taisīt risku izvērtēšanu, var taisīt jau aktīvu kiberdrošības noturības testēšanu, vai tas ir risinājumi, vai kopējo uzņēmumu, vai kādam konkrētam komponentam. Ja ir gadījies tā, ka ir jau pa vēlu, vai tomēr kaut kas atgādas ikdienā un notiek jau ir iestājas incidents viena vai otra veida. Protams, ka industrija Latvijā var piedāvāt arī reaktīvas darbības. Arī mēs strādājam kā CSIRT, mēs akreditēta Eiropa, kas ir Computer Security Incident Response Teams un ir aktīva kiberdrošības izmeklēšana, mēs varam taisīt incidentus, atbildes pasākumus. Un ir sava rēģēšanas vienība. Un, protams, ka jebkuru uzņēmumu vienmēr visi mudinās arī šodien esošie runātāji, ka
pievērstos gan apmācībām, pievērstos gan tehnoloģiju izvērtēšanai, gan tieši proaktīvam darbībām. Jo reaktīvs tas ir tad, kad mēs jau rēģējam, ka kaut kas jau ir notika, un bieži vien, ja ar to pašu riska apetīti mēs pieņemam, ka mēs šobrīd kaut ko neinvestējam, mēs nedaram, un diemžēl, kad kas ir atgādās un ietekmē, tie riski mēdz būt pēc tam daudz dārgāk kaut ko novērst vai izdarīt vai attīstīt, tīpaši, ja tie riski var būt saistīti ar kaut kādiem sensitīviem datiem vai ietekmēs ne tikai operacionālo darbību, bet arī reputācijas darbību. Un tad vēl viena lieta, ja nav zināms, ar ko sākt vai taktiski, protams, ka var meklēt industrijā padomu, ir vairākas kompetenti kiberdrošības uzņēmumi, kur var apjautāties, ko darīt, vai tas ir konkrēta situācija vai konkrēta attīstība, vai arī ar to pašu digitālo prizmu, ko piedāvā Latvijas digitālais akcelerators, jūs būvējat kādu risinājumu, var atnākt pēc padomu un saprast, vai tas risinājums, ko jūs plānojat attīstīt un ieviest, lai tas būtu drošs, vai tas būtu integrējams vai kopsumā ar visu ekosistēmu, ko jūs lietojat. Un tad nākamais slaids kopumā, ko uz priekšā, neatpakaļ. Jā, ko dara kiber telpa, varbūt Cyber Circle. Mēs nodarbojamies ar dažāda veidā profesionālo gan testēšanu kibernoturībai, gan ar konsultācijām. Un mums ir prieks sadarboties ar Latvijas digitālo akceleratoru. Ja mēs tieši izmantojam Latvijas digitālo akceleratora iespējas, ka reiz virzām viņus mērķēt uz kiberdrošības aizsardzību. Un šajā gadījumā mums ir prieks, ka mums šajā sadarbība ir tā, ka mēs patreiz investējam tieši, lai rast jaunu risinājumu kiberdrošības un prototipējam viņu ar tādu nolūku, kā piedāvāt vēl to arī sabiedrībai un jums, lai reiz mūsu kiberdrošības telpu padarīt, cik iespējams nedaudz vairāk drošāk. Paldies jums vēlas. Būsim gatavi laikam atbildēt uz jautājumiem, visi ir runātāji. Jā, Aleksandrs, milzīgs paldies. Un gribēju arī pateicoties visiem runātājiem par tēmas aktualitāti un svarību kiberdrošības jomā, īpaši uzņēmējiem. Tāpēc arī ir tāds valsts atbalsts, kurš var pieteikties Latvijas digitāla akceleratoru, ko mēs varam nodrošināt gan apmācības, to, ko Andris mēģināja iestāstīt, ka patiešām tas ir ļoti svarīgs izglītot cilvēks, lai viņi zina, kā reaģēt, ko var sagaidīt, un arī pašiem uzņēmumiem būt gataviem no kiberdrošības uzbrukumiem viņu informācijas sistēmām. Un gan arī gribēju informēt, ka šobrīd ir Centrāla finanšu līguma aģentūra, ir izsludinājuši jaunu Eiropas kiberdrošības kompetenci centru grantu projektu atlasi, kur uzņēmēji mazo un vidēju saimniecības darbību veicēji var pieteikties uz kiberdrošības transformāciju un saņemt arī atbalstu par jau tehniskiem kaut kādiem risinājumiem ieviešanu uzņēmumu. Ja pie mums jums var atnākt par tehnoloģiskām, piemēram, konsultācijas, kiberdrošību, apmācībām, tad tur jau realizēt kaut kādu jau tādu praktiskās lietas, lai pasargātu jūsu sistēmu. Jā, un paldies visiem vēlreiz. Tad var pieķerties atbildes un jautājumiem, varbūt klātesošiem, kas ir, var ieslēgt mikrofonu, uzdot kādu jautājumu. Jā, tad, ja jautājums super nav, tad es varbūt no savas puses, Elīze, jā. Jā, man īstenībā bija jautājums. Paldies tiešām par prezentācijām un visiem runātājiem. Man varbūt šis jautājums ir tieši adresēts Andim vairāk, jo man tiešām uzrunāja tā tēma, ko tu stāstīji par to, ka ir tik daudz visādi riska faktori arī uzņēmuma vidienē, kas ietekmē tā kā kiberdrošības to aspektu, respektīvi gan mikroklimats, gan vadības piemērs un tam līdzīgi. Varbūt var ieskicēt, teiksim, kaut kādu, varbūt ir kāds konkrēts piemērs, kas ir no tavas pieredzes,
kas ietekmē to, vai kā tas izvēršās, kāpēc, teiksim, šis psiholoģiskais aspekts vai es nezinu, kas tas ir, kas ietekmē to, draudus tieši, jā, kad kaut kas notiek. Varbūt var pakomentēt mazliet vēl. Varbūt ir kāds pētījums par šo. Pētījumi, diemžēl, šajā jomā ir ārkārtīgi maz, tāpēc, ka tas ir salīdzinoši nesen izgaismojies tāds pasākums. Jā, visi līdz šim uzskatīja, ka kiberdrošība aprobežojās vairāk vai mazāk kaut kur pie iekārtām. Un tad ir kaut kāds elements, kas nāk klāt gandrīz vai atsevišķi nost. Jā, mēs tur cilvēkus apmācīsim, parādīsim viņiem prezentāciju, pastāstīsim, ka tā ir slikti darīt, jā, un tad tam līdzīgi. Bet tad, kad notiks, jā, tad mēs tūlītās taisīsim lielās raganu medības, atradīsim vainīgo un gan jau, ka viss būs kārtībā. Pasaulē visi iet uz to, ka mēs vainīgo cenšamies vairs nemeklēt. Katrā ziņā ne ar mērķi viņu sodīt. Mēs mēģinām saprast ideju, kā tas ir noticis, kāpēc tas ir noticis un saprast, kā to tagad atrisināt. Par to no pieredzes ir daudzas lietas, ko es varētu stāstīt, bet kas ir klasificēts un ko nevar dēļ manas darba specifikas, kurā es strādāju. Bet tas, kas ir noticis, ir salīdzinoši nesen arī bija gadījums tieši par šo te vadības elementu, kad vadības elements noorganizē lielu apmācību lielam skaitam cilvēku, tajā brīdī ap 600. Viņi tiek novadīti, viņā tiek izstāstīts visas aktualitātes, bet principā vadība pazūd pirmajās 10 minūtēs. Aiziet. Un tīri likumsakarīgi, ne manas vainas dēļ, sanāca gadījums, ka mēnesi vēlāk bija kiberuzbrukums, kur tieši vadības personāla vārdā bija aizsūtīta ziņa uz grāmatvedības daļu ar konkrētu lūgumu, cik mums kontā ir nauda un vai varam veikt maksājumu. Un tas bija noticis, principā uzbrukums bija noticis tādā ietvarā, ka tas vadības elements nebija tik ļoti iesaistīts tajā, kā ļaundari uzdevās viņa vārdā. Jā, bet bija konkrēti viņa telefona numurs pārķerts tajā momentā, jā, un no viņa telefona tika sūtīta šī informācija. Kā tas notika, tur mēs īsti vēl nesapratām līdz galam, vai bija nospiests uz kāda linka netīšām, jā, vai bija vēl kaut kas. Tad ir nākamais moments arī vadības piemērs, starp citu nesen mums bija ļoti liels incidents, kur tika kompromitēti vairāki konti, tā skaitā arī vadības konts. Kāpēc? Tāpēc, ka vadība bija izveidojusi sev ļoti interesantā veidā izveidojusi paroli, kas it kā atbilda visiem drošības principiem, bet tajā pašā laikā tā bija saskanīga ar Latvijā ļoti populāru paroli tipu, jā, kas ir paņemam mēnesi un konkrēto datumu un viss, un tā ir paroli. Un tad ļaundariem nav daudz jādara, ja viņi zina, ka Latvijā ļoti populāri, ļoti daudzās iestādēs un dzirdējis, kad ir augusts 23 un tā ir paroli un aiziet super. Jā, un šādā veidā arī tur bija izveidota parola. Un skaidrs, ka ļaundariem vairs nav daudz darba. Jā, bet tajā pašā laikā savā instruktāžā es pastāstu, kādas ir tās paroles, kā veidot paroli. Un ja sevī jūtat to nepārvaramo vēlmi pierakstīt paroli, tad nepierakstiet to paroli uz lapiņas, pierakstiet kaut ko, kas jums izraisa asociāciju ar paroli, bet nevis pašu paroli. Tādā veidā jūs palīdzēsiet paši sev un paši tā neapzināti kļūsiet par divpakāpju autentifikāciju sev. Jā, tad nerakstat uz lapiņas paroli, bet ierakstat kaut ko, kas jums rada asociāciju ar paroli. Vai es atbildēju uz jautājumu, tā kā vēl plašāk? Jā, paldies. Paldies. Man jau radās nākamais jautājums, bet skatos, ka Aleksandram ir pacelt rociņu. Es gribēju tikai komplementēt, varbūt, ko teica Andis, arī vienu piemēru varbūt no dzīves, kas notiek tieši caur psiholoģisko aspektu un augstāko vadību. Ja, piemēram, ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma kultūras, ja uzņēmuma kultūra ir tā, ka vadība ir diezgan imperatīvi dot nosacījums, un to ir jādara, ka to ir jādara, un nav pretī kaut kādas diskusijas, tad, protams, ka viens no populāriem uzbrukuma veidiem ir tas saucamais whale phishing, kad augstāku vadību impersonificē caur, pieņemsim, pikšķerēšanas elementi, vai, kā Andis minēja, tas var būt spoofings ar mobilu telefonu vai messagingu, kas mīšings. Bet tajā gadījumā, ko ir jāsaprot, tādā kultūra imperatīva, un ja nav iekšēja protokola, kā verificēt iekšēju komunikāciju informāciju, protams, ja tu kā grāmatveida finanšu nodaļa saņem pie tādas kultūras e-pastu, kas steidzami ir jāpārskaita tā summa, tev psiholoģiski būtu baili iet pie vadītāja verificēt, ņemot vērā to backgroundu, kāda kultūra uzņēmuma ir.
tas ļoti, diemžēl, populārs uzbrukuma veids, ņemot šo psiholoģisko momentu. Paldies. Jā, paldies, Aleksandr. Es vēl gribēju no savas puses, varbūt tur mums dažas minūtītes laikam palika vēl ātrs tāds jautājums, kāds ir efektīvās metodas darbinieku apmācība? Jo es saprotu, ja tur klausīsies mūsu webināru darba vadītāji, Andri, bet varbūt tavs viedoklis, kā labāk viņiem rīkoties, lai apmācītu viņu darbinieku, pareizi rīkot, un reaģēt uz tiem draudiem, vai kā pieteikties kursos, vai arī iekšēnē kaut kādu vienreiz mēnesī, kaut kādu instrukcijas tur dot, kā tev liekas, kā būtu uzņēmumi jārīkojas šajā gadījumā, lai izglītotu savus darbiniekus? Īstenībā šeit ir pasākumu komplekss. Es kā ikdienā praktizējošs drošības pārzinis cenšos saviem lietotājiem iedot arī jaunāko informāciju par aktuālākajiem notikumiem, kas pašreiz ir notikuši. Noteikti arī instruktāžu regulāri. Jā, tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Neaizmirstam vēl, ka ikdienā lietotājiem var piedāvāt neordinālu un netradicionālo risinājumu apmācībai. Es esmu saskatījis, ka ir kaut kāds spēļu elements, ko var izmantot. Ja? Tas pats case study. Ja? Tad viņi tiek apmācīti bez lieka stresa. Ja? Nevis viņš tagad nāk, tūlīt tās mācīšos, man tūlīt tās vēl eksāmeni paprasīs un jautājumus vēl uzdos. Bet ne, viņš atnāk nedaudz caur humoru, nedaudz caur spēlēm, ar tādiem elementiem. Viņš iemācās pasīvi, bet viņam bija forši, viņam bija labs laiks tajā laikā, ko viņš patērēja. Ja? Viņš redz tajā to vērtību, un es ceru, ka redz arī tajā to ieguvumu. Un tā arī mēs to apmācību pamazām audzējam. Vēl kas ir, var praktizēt arī ik pa laikam uzdot, nokonfigurēt sistēmu tā, ka tu ieslēdz sistēmu, tev izlec viens jautājums par kiberdrošību kaut kāds, jā. Un ja tu atbildi pareizi, super, ja atbildi nepareizi, tad tev uzreiz parādā, tad tu atbildēji, diemžēl nepareizi, bet pareizi atbildi bija šāda. Un šādā veidā katru dienu pa kādam jautājumam, un rezultātā pēc mēneša, ja, viņi visi jau tīri pasīvi būs ieguvuši un viņi būs jau apmācīti. Jā, paldies, Nām. Jo laiks skrien uz priekšu, un tad pēdējais jautājums vēl no Elīza. Viņa interesējās par to, vai ir kāds lietotnes rīki, ko jūs ieteikt izmantot, kur glabāt paroles. Ko Andris minēja, ka nevar pierakstīt uz lapiņas vai asociēt kaut kā, nevis pilnu paroli, bet ir kaut kādi rīki, ko jūs ieteikt. Es vispār esmu diezgan pret šo te variantu, kad glabājam paroles elektroniski, lai gan viņas ir šifrētas, lai gan viņas ir aizsargātas. Ja, un šie trešās puses pakalpojums sniedzēji ļoti rūpējās par to. Mēs zinām, ka pasaulē šie trešās puses pakalpojumi ir kļuvuši par ļoti sulīgu un garšīgu mērķi, un ļaundari diezgan bieži veids konkrēts uzbrukums pret to. Jā, ir LastPass, KeePass un vēl visādi šie risinājumi. Es drīzāk ieteiktu nofokusēties uz divpakāpju multifaktoru autentifikāciju, jā, nekā savu paroļu atdošanu kaut kādam trešās puses pakalpojumu sniedzējam, kuru vienreiz uzlaužot, viņi pazaudē visus jūsu datus, jā, sevišķi, kā te bija dažos gadījumos, jā, dažus mēnešus atpakaļ, kā reiz bija kiberuzbrukums, bet viena tāda, kur bija visi lietotāju dati aizgājuši. Neskatoties to, ka viņi tika šifrēti, izrādās, ka ļaundari bija to izdarījuši tik prasmīgi, ka viņi bija ieguvuši pilnībā visus tos datus. Tā kā, es tā kā drusciņi vairāk personīgi esmu pret, drīzāk ņemat sev tuvu blociņu, ierakstiet iekšā norādes uz parolēm, kur jūs ieraugat to norādi, jums rodās asociācija, un tad nāk klāt jūsu algoritms, kā jūs veidojat drošo paroli. Tā kā jūs, principā, uz lapiņas neiedodat nevienam savu paroli, tikai jūs viņu arī vienīgie zināsiet. Jā. Elementārā higiēna, kas mums ir ar kiberdrošību saistīta. Paldies, Andi. Edgar, Aleksandrs, jūs piekrītat Andim, vai tomēr jums viedoklis, ka var izmantot kaut kāds rīkus? Jā, es varu varbūt pakomentēt. Es nekomentēšu kādu konkrētu rīku, lai komercializētu, neizcelt kādu konkrētu ražotāju. Es domāju, šeit ir tas moments, ka reiz ar psiholoģisku momentu, cik mums ir tā attieksme pret mākoņu pakalpojumiem, cik mēs gatavi akceptēt potenciālus riskus, cik mēs paļaujamies un uzticamies. Jo, protams, ka tur ir šifrēts, tur var, lai teikt, tur ir vēl šifrēta atsevišķa master parole, un tas ir atkarīgs no katra attieksmes pret mākoņu tehnoloģijām. Bet, ko Andis pateica, es noteikti ieteiktu, ir izmantot drošības pārvaldnieku. Es zinu ļoti daudzus, kas industrijā izmanto, un izņemot paroles, var jau tas vieglākais veids, ko atcerēties, ir paroļu frāzes. Ja risinājums ļauj, ka tu vari ievadīt daudz simbolus,
dziesmas momentu, dzējoļu, ko tu vienmēr atceries. Tas arī moments, bet jebkura gadījumā, ko mēs nelietojam, vai tas būtu aplikācija vai drošības pārvaldnieks, ko mēs glabājam, vai mēs glabājam, es nezinu, uz lapiņas un seifa, tad vismaz mēs vizuāli redzam, ja seifu iznesa vai uzlauz, tad mums paroli uzlauz. Ja? Tur makoņu tehnoloģijas tā grūtāk uzreiz pamanīt, ja tas ir trešā puse. Bet noteikti mums jālieto daudz pakāpju autentifikāciju visur, kur tas ir iespējams. Jā, Aleksandr, paldies, Edgar. Es varu tikai piekrist visam, kas iepriekš teikts, jo arī tās vietas, kur glabā paroles, ir tie rīki, kas ir arī uzlausti, lai gan bija ticami. Tur arī nevienu vārdā nesaucot, bet tāpēc tas asociācija ir labākā lieta. Skaidrs. Labi. Liels paldies milzīgs visiem klausītājiem, runātājiem. Ar šo slēgsim mūsu webināru, jo mēs drusku jau pāri 5 minūtes, bet vēlreiz visiem liels paldies un piesakieties pie mums, palīdzēsim visiem, kam varam. Atā. Paldies. Paldies, visu labu!